Jēzu, šito skaistumu. Paskaties, Usmas meķi. Wow. Paskaties, cik daudz cilvēki sabraukuši, jā, uz pasākumu šodien. Klausies, tak ir mēmākais aparāts, pat vēl neesi vēl iesēdies, jau skatos jau no malas. Kā viņš sauc? Land Rover Defender. Viņam diezgan liela vēsture. Jā. Un tad šobrīd mums sanāk piebraukt uz šo smuku un emocionālu pasākumu un parādīt visiem mūsu brendu, Defenderu. Mums ir iespējams redzēt, tur mola ir 110. modelis. Tas 110. kas tur ir? Jā, tas ir, tas 130. Viņš ir garāks, viņš ir viens no garākajiem Family Defendera. Viņam iespējams ir 8 vietas standārts, šajā mašīna būs 7 vietas. Kurā valstī viņi taisās šitā ražo? Viņam ir rūpnīca gan Anglijā, gan Slovākijā. Šitie mašīnas šobrīd taisa Slovākijā. Slovākijā, Jā, bet īstais anglietis. Komplektācija, kur ir 2 beņķi, ir iespējams pasūtīt, bet standarta viņam nāk garais divans. Tas sanāk kopā 2, 3 un 3. Šai mašīna būs 7 vietas. Ja? Šeit ir tāds rezerves ritenis. Vienmēr klienti viņu jautāja, kur viņš atrodas. Nepamanīja, ka viņš ir šeit vienmēr. Viņi domā, ka parasti ir iekšā, ja kaut kur, jā. Un ar to divānu, kas 3 rindas var nolocīt, var gulēt mierīgi. Var gulēt mierīgi. Bet Defenderam ir daudz visas lietas, kas arī var nākņot jumta. Ir telti speciāli, kas stiprinājas augšā. Telts var gulēt ar jumtu, viss ir dažāds lietas. Ļoti labi, jā. Nu ko? Brauksim? Jā, klausies, noteikti gribi. Klausies, es pie ruļļiem? Jā. Bau, šito gan gaidīju momentu, man ļoti patīk. Es to pateikšu, tad, kad pirmo reizi es iekāpu iekšā, tad, kad viņu pakustināšu, tad redzēsim, kā es to izbaudīšu. Bet es domāju, ka man jau ļoti patīk ērti, visi labi pārslēgt ātrumi, labs panelis, viss redzēt, pārredzēt, viss labs stikli, panorāma. Man ļoti patīk, es ļoti labi jūtos. Tas ir speciāls spogulis, jo mašīna garā, ja ir daudz cilvēku sēž un, teiksim, šeit ir arī pacelt balsts, tad tu neko neredz. Bet to spoguļu tu vienmēr var atslēgt vai ieslēgt. Un tad ieslēdz, tu vienmēr skatās, kas tur aizmugurē notiek, un tev neviens netraucē tā spoguli. Tev automatiskās gaismas šeit ir iekšā, vai ne? Jā, viss ir automatiski. Mūsdienu mašīna jābūt. Cik mīksti viņi iet, pilnīgi nejūti, tā kā lidmašīnā. Viņam komforts, kā sedāna mašīna, bet tu sēži augšā. Un tev tas dod drošību, ja tu augstāk nekā visu mašīnu sedānu. Saki, tev svātus var pabīdīt malā? Nē, viņi elektriski. Labi, tad man tās kungs atceras, viņš jau par mani visu samaksājis. Visiem klientiem, kas mums brauc ar Defenderam, tas ir pirmā emocija, kāpēc viņi grib to mašīnu, tas ir emocija. Jo ne visu mašīnu dot mums emociju. Mēs katru dienu gribam iekāpt mašīnu un dabūt to emociju, ar kādu mašīnu mēs šodien braucām. Un Defender viens no tiem mašīnām, kas ir ņem emocijas no pirmajā, uzreiz. Paklausies, tik daudz sabraukuši cilvēki, uz Usmas meķiem, un tik daudz šitās mašinītes, Tur ir pilna stāvvieta, šeit ir pilna stāvvieta, malāči cilvēki izkustās. Pilns te ir. Viņam āķis bija aizmugurē, jā? Defender tas ir pats galvenais, lai būs Bet viņam āķi var noņemt un arī āķi uzlikt, vai ne? Ir 2 veidi. Ir 2 veidi, jā? Ir noņemamais, tas, kas šajā mašīna, un ir elektriskais. Elektriskais tas otrajam Defenderam, kuri Toms atbrauc, viņam elektriskai. Vienkārši nospiež pogu, viņš izvelkās un viss. Klausies, šito baudu braukties uzreiz jūti. Šito skaistumu. Opā, kā viņai murrā. Kā jums patīk šitā mašinīte? Man rozā mašīna. Jā, bet tu vari arī rozā pasūtīt. Kā patīk? Mēmākais aparāts, paklausies, ļoti patīk. Kur šitāda mašinīte, teiksim, ja man gribētos iegādāties, kur es viņu varētu, teiksim? Brauc uz Rīgu. Uz Rīgu, jā? Land Rover salonu, Ulmaņa gatava 70. 70, jā? Katru dienu strādājam izslēgt svētdien tikai, bet pārējais dienas gaidam klientu. Tev ir vairāki mašinītes veidi, jā? Protams. Gan Land Rover, gan Range Rover. Visas mašīnas mums ir uz vietas.